es uzsāku uzņēmumu, es daru maksimāli daudz, paspēju gadā, piemēram, varbūt tur, reāli, cik vien es varu sarukāt. Nemaksāju neviens nodokļus, vienkārši bliežu, cik vien es varu. Visu ignorēju, līdz pēdējiem brīdim atnāk audits. Pasaka, jā, es esmu sliktais. Tiesā beigās iedod izpildītāju, atņem visu, kas man tā kā pieder. Jā. Bet, ja es esmu jau paspējis visu jau nolikt Pārrakstīt, citur, nav ko atdot paņemt. citur, izceļuši pēdējās 2 nedēļās visur, tā kā atdot citiem, tur sievām, bērniem, viss, tas, kas tiek izdarīts. Man beigās vairs nekā nav, tiesas izpildītājs man atnāk, beigās, ka, viņam reāli nekā nav. Tad pasludina par maksātnespēju. Nu, Tad es esmu 5 gadus tā kā atvaļinājumā, dzīvoju uz resursiem, kurus es sakačāju un noliku malā. Jā. Un pēc 5 gadiem es atgriežos un taisu raundu 2. Taisa jaunu. Jā, tā ir. 5 gados tāpat var darīt, tikai nevajag uz savu vārdu. Nevajag uz savu vārdu. Tieši Jā. tā, to es arī gribēju teikt. Nevajag uz savu vārdu. Ir zināmi cilvēki, kas, diemžēl, ir tās izdzīvojuši, bet, valdē jau liek kaut ko citu. Viņi dibina uzņēmumus, un tāpēc jau arī valsts ieņēmuma dienas ļoti arī skatās, kas tad ir īstais uzņēmuma vadītājs.